Labvakar visiem vēl vecajā gadā. Politika uz nakts komanda ir sanākusi kopā tādā ļoti optimistiskā noskaņojumā. Sveiki visiem! Sveiki, Jāni! Sveiki! Sveiki, Iveta! Sveiki! Sveiki, Aivar! Tradicionāli! Jā, esiet visi sveicināti pilsētās un lauku sētās. Tieši tā. Gads ir tas brīdis, tāds nogriezis, kad mēs izvērtējam izdarīto, padomājam, ko mēs varam labāk, ko mēs esam ierāvuši auzās, varbūt, ja mums tā paškritika to ļauj, vai esam tik spēcīgi to atzīt, un spraužam jaunus mērķus. It kā ļoti vienkārši, vai ne? Tātad varbūt... Vienkārši pateikt, bet iespējams grūti izdarīt. Un, tāpēc būtu interesanti šovakar paskatīties uz jau tūdaļ jau aizgājušo gadu, kā mums iespējams Dienvidkurzemes novadā ir gājis, varbūt kādos citos novados un kopumā Latvijā. Jo tomēr mēs esam katrs par sevi, bet visi kopā kā muskatieri. Un, jā, Aivar, kā ir pagājis iepriekšējais gads? Varēni, šitas jau bija dziesmu svētku gads, un ja jau lielās kā Dienvidkurzemē, tad man jāatkārto Rīgas mēra Ķirša vārdu. Viņš saka, kurienes jūs esat? No Dienvidkurzemes. Viņš saka, skaidrs. Es domāju, ka pus Latvija no Dienvidkurzemes, jo viss staigā nīcas un vārds tautas tērpot. Lieliski, jā. Dziesmu svētki un deju svētki bija tas lielais mūsu, var teikt, tāds atkal tautas apvienošanās svētki, jo tomēr tik liels laiks bija pagājis. Un atkal varējām sanākt visi kopā, arī pati biju skatītāju vidū šajā notikumā, tiešām grandiozi. Grandiozi, jā. No malām sabraukuši gan skatītājos, gan dalībnieki. Un arī bija tā laime, ka pirmajā dienā mēs sanācām visi pār pa 800 dalībnieku kopā, kas ir braukuši no mūsu puses, un to lietu kārtīgi nosvinējām. Super, tas pats galvenais. Nosvinēt kārtīgi iesākumu. Es jau kā žurnālists teikt vienmēr visā, vai ne jau tur viss bija tik skaisti un labi, kādam kaut kur tās biļetes, tur spekulācijas un viss pārējais, un tie cīsiņi arī tur dažiem bija pietrūkuši, tā kā ne jau viss bija gluži ideāli, bet, protams, ka tas skaistais pa priekšu un tas sliktais aizmirstās. Bet, ja jau mēs ejam tālāk pa tām pašvaldībām, tad šīs gads, manuprāt, ir tas, kad varēja to administratīvu teritoriālās reformas, to visu skaistumu nomanīt no gada sākuma līdz pat beigām. Un kas tad beigās ir iznācis no tām 110 pašvaldībām pārējot uz 41? Jā, ir tāds teiciens. Vajadzētu būt, ka mēs esam ieskrējušies, bet man gribētos teikt, ej, tu ieskrieties ar visu savu reformu. Tieši tādi ir tie jaukie secinājumi, kad tā lielā bilde, cik es esmu dzirdējis no dažādiem pašvaldību vadītājiem, šeit ir viens, kas varēs jau konkretizēt, bet tā kopējā bilde ir, kad aritmētiski kaut ko ar cirkulu un lineālu apvienojot teritorijas, tie cilvēki vairāk nepaliek. Un, ja ir vairākas mazattīstītas pašvaldības saliekot, viņu lielākā neizveidojas viena liela attīstīta, un viss tā matemātika noved tikai pie tā, ka tie, kuriem gāja slikti, sabērti kaut kādos lielākos maisiņos, bet tik un tā viņiem iet slikti. Un papildus vēl ir nācis tas, kad tie solījumi par to, ka būs tas iedzīvotāju ienākumu nodoklis, garantēti tie procenti un vispārējais, ka tas tā nav, man tā liekas, līdz galam izpildījies un ka paliek tās naudiņas pašvaldībām mazāk. Reāli inflācija, Jāni, karš tagad Ukrainā, mēs jau to visu apzināmies. Bet katrā ziņā neiet tik labi, kā bija cerēts, kā es teicu, bet nav arī tik traki. Kā varēja būt, jā. Kā varēja būt, jā. Jāsaka, siltums ir nodrošināts, kā mēs esam katrs pratuši tā pratuši. Enerģiju visi esam pārskatījuši, lai būtu taupīgāk, pieslēgums saregulējuši. Ir par ko parunāt, ir par ko arī padomāt. Un mums ir tāda ļoti laba tradīcija. Pirms katriem kristīgiem svētkiem arī, tagad, gan pirms valsts svētkiem, mēs nākam kopā ar novadā reģistrētajām draudzēm un garīdzniekiem un aizbraukuši Pāvilostā, kur mums tāds īpašs centrs, Pērle pie mūsu lielā Dienvidkurzemes, ja tā varētu teikt, tautas tērpa.
Un tagad mācītāji arī, katrs par sevi tagad runājas, ka kaut kas ir slikti, tā kā tu tikko teici. Sanākam kopā un sakam, ko tad dalāmies? Nē, jau mēs esam tā pieraduši, ka varētu turēties kopā. Un tas arī varētu būt tādās aprēķina laulībās. Nezinu tikai, kur tas aprēķins, kuram tas labums. Jā. Un kur tas viss aizvedīs to no visām tām aprēķina laulībām. Jā, esmu dzirdējuši dažādi tos stāstus, tas gan nav par Dienvidkurzemes novadu, bet esmu dzirdējis to stāstu, ka tieši tā, kā jūs teicāt, tā nauda paliek vien mazāk un mazāk. Bet centram viņa ir, un pēc tam tālāk tiem mazajiem pagastiņiem, viņi kaut kā aiziet ar vien mazāk un mazāk. Un jau man jāsaka, Ivetiņa, ka vairs nav pat, jā? Nē, tā kā es saviem kolēģiem saku, kādreiz, ka viņš tik pārliecinoši saka, tā tik tu domā. Piemēram, mēs parīdi braucam uz Kalveni, viens no mazākiem ciemiem. Un es domāju, ka mēs esam unikāli, mūsu deputātu saima, kad mēs regulāri katru mēnesi kādā no 31 bijušām pašvaldībām, mēs tur esam, mēs vispirms lemjam kopīgās lietas un tad uzklausam, kas tam ciemam ir vissvarīgākais. Protams, esam dabūjuši pa mici, un kā es jau teicu. Bet tas ir normāli. Jā, ļoti normāli, kā pie cilvēkiem. Jā. Ir bijis, kad uz šo tikšanos ar iedzīvotājiem pie deputātiem atnāk 200, un tu cilvēks... Tie iedzīvotāji malači. Jā, es tā arī runāju, ka malači iedzīvotāji, jo kā gan viņus var uzklausīt un zināt, kas ir slikti, ja neatnāk un neizsaka. Tieši tā, jūs jau arī neesat Dievs, kas zina no tā vienkārši no zila gaisa. Tur jau gan tie Dievu vietnieki 19, tur visi ar vienlīdz lielu atbildību pret iedzīvotājiem. Tieši tā, un vajadzētu noziņot, ja kaut kas nav labi, vai ne? Mēs jau ar ziņojumu un kopā turamies, un vēl ir unikāli jāstāst, kad laikam vienīgais novads Latvijā, kur mēs bez opozīcijas strādājam, bez visu kopā, gan ejam uz to sēdi, gan nākam, gan arī es ceru tagad Ziemassvētkus kopā, mazliet nosvinēsim. Malači, jā, jo es jau, kā teicu, tas nav Dienvidkurzemes piemērs, bet ir dzirdēts, jā, ka atstāja centram vairāk to naudu un mazajiem pagastiem paliek mazāk un tad vēl to pašu tā kā nobremzē. Ja? Un tad, Aivar, jūs ieteikums, kā tad tiem mazajiem, citos novados, kā tad viņiem izdzīvot, ja viņiem kultūrai noņem naudu? Mēs ļoti labi saprotam, ka ar kultūru diži naudu nenopelnīs. Ja? Pirmais ir izglītība. Tieši tā, izglītība, bet ja mēs slēdzam skolas, lauku teritorijas, jā. Tur mums tāds vienkārši piemērs ir. Ja skolotāji tajā skolā ir vairāk kā bērnu, tad to skolotājs ciet. Jā. Jo tad skolotājiem jābrauc pie citiem bērniem. Bet ja bērni ir vairāk nekā skolotāji, tad viss kārtībā, tad mēs skolu turam. Šeit es gribētu uzslavēt Kalvenes skolu par to, ka viņi izdzirdot, ka kaut kur citur, kādā mazā pagastiņā, pagastiņā slēdz skolu, ka viņi ir gatavi aizbraukt kaut vai vienam bērnam pakaļ bez mazvai, lai piesaistītu klāt. Gluži viens bērns tur beigās nesanāca, tur vairāk bērni bija, bet tāda pretim nākšana, viņi arī saprot to, ka to vietu, to skolu nodrošinās viņam tie bērni. Nevis tas, ka mēs tur daudz skolotāji esam, ka mums tur kultūra, ka mums tur izglītība tā, bet ka tie bērni nepieciešami, lai būtu ko izglītot. Jā, es gribētu šoreiz 100 punktu piekrist, jo vai tad mēs atceramies, kādas skolās stūrī tur bija tāfeli? Mēs taču atceramies savus skolotājus. Un tai brīdī varbūt likās, ka mazliet tā kā pa daudz prasa, bet šodien tas tik ļoti, ļoti noder, jā. Tā kā jums taisnība te ir, jā. Skolotājs visu izsaka. Jā. Un es gribu skatīties mazliet tā kā uz priekšu. Iveta jau labi teica, tos par tiem bērniem cīnās un it kā iekšējā cīnās, bet mēs saprotam, to bērnu ir tik, cik ir. Bet vai ir kaut kas domāts, kā tos cilvēkus vispār novadā piesaistīt? Tātad no citiem novadiem, no ārzemēm, varbūt no ārzemēm emigrantus, piemēram. Ja ļautu, Gunti, tagad mums ir teritorijas plānojums, varētu atvērt jūras malu. Mēs uz to jūru, es tā īsti nezinu, vai miglā drīkst skatīties vai ne, elpot, klepot un pieiet klāt, tā jūrai nedrīkst. Bet mums tā ir vienīgā bagātība. Mums valstī ir 500 pāri kilometri jūras robeža. Ja mēs ļautam visām viesumājām, zvejnieku saimniecībām, ja mēs ļautu apbūvi, tad tie cilvēki nākt apakaļ un gribētu. Vienu soli tuvāk, ka mēs drīkstam. Protams, biotopija un vispārējais. Jā. Tas viss ir saprotams, bet mēs dzīvojam te, mēs dzīvi cilvēki. Mēs nevaram principā mēs nevaram kalpot zemē. Lietām. Cilvēkiem būtu jā. Vairāk vai mazāk būtu jābūt tai sinerģijai, ka ir viens un otrs līdzpastāvošs. Ka tās lietas kalpo cilvēkiem. Jūrmali man mīļa tēma no Rucavas laikiem, protams, vai ne? Un man ir tāds, tagad var teikt, humor tāds, jūs jau zinat, kas ir Rucavas
Rucavas jūrmalā pamatā dzīvo, visi zina, tie lietuvieši, vai ne? Un kad viņi palika pārāk, es neteikšu liecīgi, bet, teiksim, viņi sāka mazliet rādīt, ka viņi te ir. Tad es viņiem atgādināju, ka jūs neaizmirstiet, ka vienam pašam Rucavas novadam jūras robeža garāk nekā visai Lietuvai. Tā kā bišķi atcietāt, bet, protams, tas tāds humors dabīgi, ja? Bet tu pareizi pateici, tā ir tā mūsu bagātība, un lietuvieši to ir sapratuši. Es ceru, ka mēs arī, vai ne, ka ir kaut kādas idejas šai sakarā. Valdībai ir jāstāsta, ka tas mums sāp, ka ir kaut kādas idejas, ko mēs varam tur līdzēt. Tagad es saku, teritorijas plānojums, un ja mēs to teritoriju saplānot, kā Iveta teica, priekš cilvēkiem, nevis priekš tām lietām, es domāju, ka tas būtu vienīgais, kā mēs tos cilvēkus varētu piesaistīt. Un Dienvidkurzemē tā ziņā jau ir ļoti daudz, kur ir. Protams, mums ir, tas ir tā robeža. Es jau domāju, ka runa ir pa visu Kurzemes piekrasti, kas ir nosēta ar tiem dabas parkiem, liegumiem un tā liekas līdz pat Kolkai, līdz augšai. Tas jau nav tikai Dienvidkurzeme. Gan jau, ka katrā ciemā ir pa ko žēloties, jā. Un tādas iespējas, gan jau, ka vēl viss kaut kas, kur jāliek? Jāliek ir izglītībā, jāliek ir cilvēkos. Tagad žēlojas mākslīgais intelekts, es ar prieku domāju. Priecāties, jā, kad būs kāds, kas manā vietā tur to vēstuli uzraksta, jā. Galvenais pārlasīt pirms sūtīšanas. Labi, šito no šovakara ņemšu vērā, jā. Jā, bet tieši tā par to sūdzēšanos, ka kaut kas nav. To es ar pati dzīvoju dažādās Latvijas vietās, pagastos, novados, ja, tā pēdējo, 6 gadu laikā mainot tās dzīvesvietas nedaudz apkārt, tad esmu redzējis to, ka tur, kur cilvēki saka, ka viss ir slikti un īsti paši neuzņemās nekādu savu iniciatīvu, tad īsti tur arī nekas neattīstās. Jo pagasta vadība jau nevar būt vienīgā, kas iet un dara un cīnās par visu un tā tālāk. Un tur, kur cilvēki dara kaut ko, tur arī notiek, kur ir šīs komūnas, bet arī no pašvaldības puses tiek stiprināta tā komūnu domāšana. Un ir tādas vietas, kur arī var būt iespējams pašvaldība un pagasta centru vadītāji grib tā kā vairāk stiprināt to komūnas domāšanu, bet cilvēki vieglāk redz, ka viss ir slikti, ka ir tas sliktas, bet arī pat laikā tās nesakoptās vides var sakopt un var saskatīt daudz citus biznesus. Piemēram, tev tur ir neliels kalns, ja? Uztais tur šļūcam kalnu ziemā, ja? Vai vasarā kaut kādu. Kāpēc, piemēram, Ogrē, ja? Var uztaisīt garāko to slipenslēdu celiņu, kur vasarā viņi šļūc ar kamerām un ūdens ir, ja? Tur brauc no apkārtnes diezgan daudz, ja? Mums jau Vaņodē arī ir. Tieši tā. Var taisīt tāds, tādīs mazajos pagastiņos cilvēkiem varbūt ir biežāk, ja to var izdarīt. Daudz jau atkal ekonomiskiem iemeslu dēļ nevar, ja? Izbraukt pat no savu pagastu ārā, kur līdz kādai tuvākajai lielajai pilsētai. Bet tiem, kuriem ir iespējas, tad iespēja robežās paskatīties, kas notiek blakus, paņemt to piemēru un iespējams, ka tu vari kaut ko attīstīt savā pagastā un piesaistīt to naudu pie sevis. Tādā veidā savu to pagastu pacelt. Nauda, bet lai sakop, lai nopļautu zālīti vai, un kā tu zini, ka brauc zemnieki ceļa malā cits ir, gan nores līdz ar robežu, gan viņš ir nopļauts. Gan elektrisko ganu uzlicis, vai ne? Līdz ar robežu. Līdz ar robežu, jā, bet tomēr tā vieta ir sakop. Cits tikai žēlojās un zvan uz centru un saka, jūs te neesat cik gadus pļāvuši. Es atceros arī tā kā kuriozu no Rucavas laikiem, kad bija tādi, es tā ātri pateikšu, tur tāda zināmas pretrunas tais lēmumos un sanāca tā, ka pusgrāvis ir zemniekam un pusgrāvis novadam. Un ja novads atļāvās aizaugušo grāvi iztīrīt, tad zemnieks palika dusmīgs, jo viņa vērtīgā malka ir aizgājusi. Toreiz es atceros Rucavā tādi, es atvainojos, tādi mute pus zobiem tie grāvi, tas bija kuriozi, bet tam mēs esam tikuši pāri, vai ne, cik es saprotu, tas tagad... Jā, jāsaka, gan šis gads, publiski jāceļ rokas pret debesīm. Tik daudz gan līs, gan arī pavasarī tas sausums, ka tam ceļam nevarēja iegrausties ar lemešiem, lemešu zobiem. Tādas savā mūžā neatceros, kamēr es par to lietu esmu atbildīgs. Sašilšana, jā. Labi. Labi, jā. Es varu uzreiz kādi konkrētie projekti, ja 24. gads principā laikam, ka kļūs par Eiropas naudas apgūšanas gadu, viss, kas vērsies vaļā, visi fondi, visas gan atjaunošanas, gan struktūra fondi un, teiksim, kas tad būs Leiskurzemē? Būs kaut kādi lieli projekti, ko darīsiet?
Labi, jā. Jānis ieskrējies kā sportē, lejas Kurzemes sports, bet mēs lepojamies pateicoties vienam kolēģim Uldim, kas mūsējo novadu nosauc par Dienvidu Kurzem. Mēs tā viens siltāks paliek. Jā, mazliet siltāk paliek. Jā, tāpēc. Un, pirmais jau izglītībā. Izglītībā skolotājiem varēsim pielikt mazu artaviņu, kā jau no valsts vēlēts. Jāmaksā par darbu, bet tas ir nākotnes vārdā. Un arī jāsakārto gan ir klases, gan skolas, gan laukumi pie skolām, gan arī būtu tie ceļi, bet es par ceļiem baidos runāt. Ja tā ies, kā tagad dabūsim aplostu braukt, jā. Aplostu, tas ir labi, tas ir labi. Jā, tas ir labi, jā. Es domāju, par tām Eiropas naudām varbūt kaut kādi, jums arī būs kaut kādi rūpnīcu laukumi, tā kā Liepājieties stelē rūpnīca pēc rūpnīcas. Jā, paldies, jā, bet es domāju, ka mums tur nav ko lausties. Te jau tās tradīcijas ir iekopts un iedomājas metalurgs ar visu šito lielo teritoriju tagad zaļo domāšanu un enerģiju, lai tikai visi kaimiņiem notiek. Vienīgi, ko mēs darīsim ar darba spēku, jo, kā saka dzīvē, cilvēks ir galvenais, un kad vajag runāt par to, kāds ir lielākais ieguldījums, tad mēs esam lielākie ieguldītāji Liepājā, investori, mēs investējam cilvēku darba spēku. Jūs esat tikai dzīvojamais rajons, saka, jā? Labi, kāda daļa, jā, bet mūsu cilvēki ceļ to Liepājas labklājību. Jā, skaidrs. Bet, kungi, tādā valstiskā mērogā, kāds tad ir tas mūsu tūlīt jau iepriekšējais 2023. gads bijis? Janvārs mums sākās ar to pašu minimālās algas paaugstinājumu no tiem pašiem 500 eiro uz 600, 620. Un šogad jau mēs tā kā domājam vēl pacelt. Bet tik un tā mēs nedaudz iekavējam un ieklabojam mūsu kaimiņu valstīm Lietuvai un Igaunijai. Es tā braucot šurp pie sevis domāju, ka tās minimālās algas vispār tas rādītājs ir kā tāds, valsts tas labklājības kaut kāds tas minimālais līmenis. Ja? Mēs redzam, cik tad tas iespējams tas zemākais slānis, ja tā var teikt, pelna, tas minimālā alga kāda ir. Ja? Tas liecina par kaut kādu šo te valsts ekonomisko attīstību vai ko tam līdzīgu. Man šokar jāsaka, bet jums trešo reizi taisnība. Un kauns jau gandrīz tagad skatīties kamerā cilvēkiem acīs, kas ir 700 eiro. Jā, kas ir. Un ko tu par to? Tikai 24. gadā. Jā, un ko tu vari par to dabūt? Jā, labi, svētkiem tagad visi mandarīnas un piparkūks, kā mēs bērnībā, bet tiešām, ja tev ir, es nezinu, tev ģimenē viens pelnītājs un būs māmiņu uz gultas un vēl 2 bērniņu skolā laižam, ko par nav ko runāt. Tieši tā. Es jau tev gribētu piebilst par tām minimālajām algām, jo tās atšķirības, kādi ir neapliekamie minimumi Lietuvā un Igaunijā, un, teiksim, tā minimālā alga, mēs jau viņu varam jauki pacelt kaut līdz 1000 eiro un pārlikt to naudu no vienas kabatas otrā, proti gan skolotājs saņems tos 1000 minimālos, gan ko, bet ja viņam ir visi nodokļi jāmaksā, tad 400 ceļo atpakaļ. Jautājums ir, cik no tās minimālās vēl tas neapliekamais, un tas tad ir tas minimums, ko mēs varam uzlūkot kā tādu. Un ja tas būs, teiksim, 500, nevis 700, no tiem 700, tad tomēr jārēķinās ar to neapliekumu, ka tā ir tā iztikšanas pamats. Un ne tikai tas, jo vēl papildus klāt, mums tikai liekas, ka tā no tās algas, ko mums atrēķina, ka to mēs samaksājam tenīs nodokļos, bet patiesībā aiziet uz veikalu. Mums tur ir viens nodoklis, mēs nomaksājam degvielu, mums ir vēl cits nodoklis, un viss ir tikai nodokļu galā. Mēs pat pensijām mums ir nodoklis, kas, man liekas, ir vispār amorāli. Es atvainojos, man liekas, kā var aplikt ar nodokli. Bet jāsaka, meitiņi, jums vēl līdz pensijai jānodzīvo mums agunti, varētu būt tuvāk. Tas, ka man pensijas un man vecuma jauniešiem un vienaudžiem nebūs savā ziņā, tas ir... Vīriešiem arī nebūs pensiju. Jā, bet var jau būt, ka pie laicīgām lietām jāatgriežas, jo pensionāri visapzinīgākie, vislabākie komunālo maksājumu veicēji. Bet es arī gribētu teikt, kad
vismaz sociālās palīdzības sistēma, es domāju, gan mūsu novadā, gan arī citur, es ar visu atbildīgu teikt, ja kāds grūtībās ir nonācis un ir kāds cits, kas par to pavēst, jo var jau būt kādreiz, ka ne jau tas skaļāk kliedz, kuram vairāk sāp. Tad tas darbojās un arī ārkārtas gadījumos Dievs nedod, ja dzīvoklīts ir izdedzis, ka tas tomēr daudz maz darbojas, ka tā ir mūsu Latvijas pašvaldībās viena no labāk sakārtotām lietām. Piekrīt, Aivar, bet galvenais ir cilvēkiem par to runāt, vai arī, ja jūs redzat, ka kaut kas tāds notiek blakus, tad labāk neklusēt, bet pateikt, lai nepaliek tā, ka šos pabalstus iespējams saņem kāds, kuram īsti viņus nevajag. Bet es domāju, ka tam mēs esam pāri. Man daudz vairāk patiktos, ja mēs runātam, tā kā Jānis no dienas biznesa, par sīko biznesu, par ražošanu, ka katrs, kad Omčuks arī tamborādams tagad uz Ziemassvētku tirdziņiem varētu pārdot, jo tā ir nauda, es domāju, ka pavisam cita vērtība, ka tu pats viņu var nopelnīt. Un tādu cilvēku īstenībā ļoti daudz, tie tirdziņi ir pilni tiem ražotājiem. Tur ir tāds vīniņš un tādi cimdiņi, tur tā arī ir īstenībā. Un piparkūks 17 veidos tā arī ir. Jā, un kur Omītis sludina, kad dāvina zeķītes. Tas tik mīļi un sirsnīgi šajā laikā, ko mēs runājam, jā. Kas vēl mums ir noticies valstī un pasaulē par šo gadu? Es vēl gribēju par tādu svarīgu lietu, kas it kā nāk aktuāli, par civilo aizsardzību, par novadu. Es zinu, ka te cauri vien Liepāja ar novadu skatījās viens uz otru, kā to darīs. Ir kaut kāda doma, kā to... Visi cieņi mums priekšsēdētājs ir Liepājas mērs Amseņa kungs, un tur katreiz sapulcē vispirms norunā, ko mēs esam iepriekšo reizi runājuši, un tad nākošo, tur tiešām un visi dienesti ir aktīvi. Tikko bija mums, ka bija tās upes jāvaktē vai neiziet no krastiem. Tur visi cieņi dienestiem. Bet par tām patvērtnēm, es domāju, Patvērts viena daļa tikai. Es vairāk tieši par to sadarbību tādu līgu gadījumā. Es tieši par to vairāk, par ātrām palīdzībām, par tādām lietām, kas tiek koordinēt tādus plūdos un tādās lietās palīdz. Un ugunsdzēsējs. Domāju, ka lokālā saprašana mums ir gana laba, vai valsts līmenī par ugunsdrošību un to es gribētu teikt, ka jā, kā mums ir ar policiju, un to es vēl nevaru pateikt, jo kāpēc tad jātājas pašvaldībām? Tagad ir tās pašvaldības Tagad policijas. Ir obligāti, jā. Jā, obligāti. Jā, pēkšņi obligāti. Jā. Vai tas bija toreiz, kad likvidēja to policijas akadēmiju, kaut kāds pārtraukums, vai nemaksāja naudu cilvēkiem, tad faktiski, man jau patīk ekipāžas tagad, ja brauc pa divu, tad tu skaidri zini, ka vienas būs dāma, jā. Jā. Bet, kad tas mums nav tā īsti sakārtots, un kad būtu tā drošība, ja, ka tas, man liekas, tikai pateicoties no jums, te ir varēta tehnika studijā, un es domāju, ja būtu tās novērošanas kameras, ka tas ir vienīgais glābiņš. Tagad mēs zinām savu to Dienvidu Kurzemes novadu, no Priekulas līdz Vaņodei, šodien, faktiski nevienu valsts policistu. Mēs negribot dabūnam gribēt taisīt to, un ka tomēr labi būtu, ka tās lietas būtu nodalītas. Viņas jau varbūt arī kaut kādā mērā vienotas, ja šī pašvaldības policija būtu kaut kāda daļa no valsts kārtības policijas, un ka viņi tieši sadarbotos un saprastu, ko dara viens, ko dara otrs, un ka, teiksim, arī tās funkcijas būtu tādas, ka viņi var darīt kaut ko, kas ir šīs kārtības policijas. Būtībā jau pašvaldības policija pēc būtības ir tas pats kārtības policijas turpinājums, tikai vienkārši valsts policijā viņi visu laiku tiek sašaurināti un pašvaldībām tā kā veidojās. Bet praktiski jau nav tās funkcijas tādas, kā ir valsts kārtības policijai. Labi, es tik gudrs varbūt neesmu, bet es tikko runāju par šo te gan aparatūru, gan mākslīgo intelektu. Ja mēs varētu salāgot visu 101 sistēmu, šīs te kameras ar valsts policiju, tad jau tam burlakam nebūtu ko dēties. Jā, bet tas laikam ir sapnis. Mēs datubāzes nevaram salikt. Bet tas ir sapnis, uz ko iet, protams. Bet, jā. Padoties, es netaisu. Par to ir stāsts. Jā. Ne, tieši tā. Kas būs spiests klausīties, man arī tāds teiciens, es nostājos priekšā durvīm, es saku, tagad tu nevari pamukt, un es tev šito izstāstīju. Vēl jau tas labais paņēmies, ka kādreiz uz svētkiem tikko varēja to kliņģeri, un tā, kad viņam iedod, viņš gabaliņu nolauž, tad viņš arī nevar runāt pretīgi. Tā kā tā, bet tur ir ļoti daudz darāmā, jā.
Ko tu saki, futbols? Ne, Futbols augstā. Jā, virslīgā mēs esam tikuši, pateicoties kolēģiem no Liepājas vislabākajiem treneriem. Jā, arī taisnība. Tas ir tā arī ir vēl viena lieta. Jā. Nu, tā kā tas gads ir pagājis raibi, bet interesanti un ar izaicinājumiem. Nu, interesanti ir, ja varēsim pārlaist šo te ziemu, mazliet dieviņš līdz, ka nav milzīgi augstumi, jā. Bet to enerģētiku ar mums tā. Es ceru, ka tagad jaunais enerģētikas ministrs varēs to lietu atrisināt un sakārtot, ka mēs varēsim paši katrā mājā ražot to elektrību, varēsim nodot glabāšanā, būs tās elektrokopienas, tā kā ir jau ko darīt. Vai te ir jau tas enerģētikas plāns, tā kā jau redzēts uzmetums, tu tā aiznojausi? Nē, es tādā vēlējumu izteikt, bet katrā ziņā būtu jau labi mikroģenerēšana un katrs pa sevi ir patstāvīgs. Nevis lieliem valsts lielā mērā. Mēs jau vienu gadu gaidām to plānu, viņam līdz 24. gada jūnijam ir jātop, citādi Eiropas komisija uzliks sodu, ka mēs to plānu nesam iedevuši. Tur ir salikts. Un tagad tāda viena tuvāka lieta, pa ko tad cilvēki tā, es redzu presē, mazliet tā uzvelkās un tā nevar saprast par to jūras parku enerģētiku pie Pāvilostas. Te ir daži, kam tas skatu aizsardz, dažiem, kam tas liekas labi. Kāda ir pašvaldības nostāja? Pašvaldība ir izvērtējusi, kā tas notiek, tas process. Es pilnīgi neesmu informēts. Mēs varam atcerēties, ka mēs braucam mājās no Rīgas, brauc Liepājnieki, tikko iebrauc Grobiņas pagastā, tā saka, ka tikpat kā esot mājā. Griežās, protams, griežās. Es jau tā kā vēlēju, ka tāda teletūbijas zeme, ka pie tā vienkārši ir jāpierod, jā. Tā var būt. Varbūt, ka jāpaiet pussolīt tālāk tā jūrā. Varbūt, ka viņš var būt pret Mežu, nevis taisni pret Pāvilostu. Dabīgi, to jau var pagriezt. Es kādreiz rīdzniekiem tā, ar humoru, kā, protams, rīdzniekiem divas lietas viņiem, kas patika, tā Rucavas jūrmala, protams, un tie Grobiņas ventilatori. Un, ja viņiem pateica, ka mums jau nav problēma, ja ir milzīgs bežvējs, mēs te sabalsojam, mums ieslēdz ventilators. Protams, ka tas tāds humors, bet rīdznieki tas viņi saka, labi dzīvo. Tas ar humoru, protams. Jāpierod. Droši vien, kad jāpierod, jāsaprot. Mēs jau vienmēr tā vēlamies. Lai mums ir. bet lai par to mums nekas nav. Es centies saprast, nekad neesmu mēģinājis izrēķināt, kā tur īsti ir, cik no tās turbīnas būtu redzams, ja viņi atrodas 15 km tālu. Tur baigi maz, kas paliek. Un 5 km ir apvārsnes, tad cik tur paliek ārā. Nav jau arī tas tehniskais apraksts, cik tad es neesmu redzējis, vai tur 150 metri tā turbīna augsts, vai cik viņi ir. Tad, kad varētu saprast, ja tur ir redzams tik tas pat paša augšu, vai tad tas tik briesmīgi traucētu. Un cik būtu jāpaliek tālāk, lai nekā neredzētu. Varbūt vai tā pa labi, vai tā pa kreisi, un ka tas viss būtu glābjams. Es par to, esmu dzirdējis no enerģētiķa aprindās, tur tā lieta diezgan vienkārši, un es tā kā teikšu tā prasti un ciniski. Ja tam, kas uz to turbīnu skatās, iekrīt kapēja kabatā, tad viņš priecājas, ka viņi griežas. Ja viņam tā kapēja nekrīt. Te ir runa par to, ka šīs firmas, kas taisa šīs turbīnas, viņi jau ir gatavi zināmā fondā iedzīvotājiem iemaksāt. Ne katram, ne tev, ne man personīgi, bet kaut kādā fondā. Varbūt, ka tas ir tas, ko pašvaldība var organizēt, šādu tieši to naudas izmantošanu, tos iedzīvotājus organizēt un teiks, par to naudu mēs, piemēram, vienalga, ko uztaisīsim jūrmalā. Un tad tā attieksme varbūt būtu savādāk. Par to naudu mēs varētu tikt pie tas jūras. Arī tas, protams, tas tāds moments. Labi, tas tāda. Bet katrs jau, redzēt, gribēs būvēt mežā. Atradīs kāds, kurš negribēs mežā, lai būvē. Atkal jūrā piekrastē, cilvēki, kas piekrastē dzīvo. Tie atkal nevienam mēs nekad nevaram pilnībā izdabāt. Es jau teicu, tie argumenti šeit ir ļoti vienkārši. Neliela, bet taisnīga atlīdzība. Un patiesībā tas pat ir, manuprāt, tā nosacīt godīgi. Jo, ja kāds veido šo te, piemēram, vienalga kādu šo biznesu vai attīstību, tādā valstiskā mērogā, protams, ka tie iedzīvotāji grib redzēt, kas tad būs viņiem tas labums. Protams. Un ja šis uzņēmējs uztais šo te fondu kopā ar pašvaldību, kad, redzat, mums ir fonds, mēs tagad darām šo lietu šeit, protams, mēs saprotam, ka iedzīvotājiem tas nepatīk, bet
varēsiet uzbūvēt, nezinu, bērnu rotaļlaukumus, ja katrā tur piemājā, ja, kas ir tāds dzīvojamās mājas uz pašvaldības zemes, protams, uz privātām zemēm mēs to nevaram, bet varam uz pašvaldības, ja. Tur ir rotaļlaukumi, tur vēl kādas, tur kādi kaut kādā veidā vēl, atbalstīt šos iedzīvotājus un uzlabot viņu dzīves kvalitāti attiecīgajā apgabalā, kur tiek veidots. Vai tas ir kāds uzņēmums, kas ienāk, vai tie ir šie vēja ģeneratori, bet tādā veidā kompensēt šo te iespējamo nepatīku. Jā. Gan jau, ka jums ir taisnība. Jo nevienmēr bet ja viņš taisīs ģiptīgas gāzes, tad mēs gan būsim tam pretī. Ja cilvēkiem pasliktinās reāli dzīves kvalitāti, ko tu vari nomērīt. Jo tas, kad ventilatori, propellers, ja tev aizsad uz mirkli sauli, vai tā būs bēda. Bet, ja tas ir, kā mums ir ķīvītais, ja tas ir reāli, ar kādiem tur toksiskiem vai tur metāliem, tad to mēs nelaidīsim. Skaidrs. Un es tādu mazu humoru, kā vienmēr atcerējos no Rucavas tādu piemēru. Vajag ceļu cilvēkiem, nesaukšu uzvārdus, vienkārši, lai rucavnieki man piedod. Vajag ceļu, vēlams asfaltētu. Pašvaldība, ko var līdzēt? Tur skatās, mēģina, kāda tie nosacījumi. Bet vajadzētu, lai neviens tur nebrauc. Tad šajā gadījumā es varu novēlt tās intereses pašvaldībai salikt, jo it kā tāds humors, bet tā cilvēcīgi, viņš grib to ceļu, bet lai nebrauc. Sabalansēt tos pašvaldības un to iedzīvotāju intereses. Es ticu, ka nav viegli. Ir jau labi, piemēram, Jūrmalu ciemā ceļš, ko mēs tas, ko tagad ir. Šogad esam dabūjuši. Bet tur jāsaka, pateicoties pāvilosniekiem. Pāvilosnieki nevarēja novienoties, cik tā garu, cik platu, kur stāv vietas, un tas laiks gāja, un pateicoties rajona līderim, mums tā nauda bija jāapgūst, un tad vismaz Jūrmalu ciemnieki visi ir priecīgi. Zinu, Rucava arī ir neapgūst projekts, un Liepāja ir zinu. Tas bija agrāk. Tas bija agrāk, jā. Liepāja jau gan dūšīgi apgūst projektu. Visu cieņu Liepājnieki. Liepājnieki toreiz man teica, viņš saka, malači, vairāk tādi, kas neapgūst naudu. Bet, protams, tas tāds kapleču humors šajā gadījumā. Uz citu rēķinu, jā. Bet, ko darīt, ja viens neizdara līdz galam, tad nāk nākamais, kas to izdara. Tā tas dzīvē ir. Jā, stāst, kādu izaicinājumu nākošam gadam? Katrā ziņā mums būs jāveic mazliet kultūras evolūcija, uzņēmēji reāli. Uzņēmēji aizrāda, ka to viņu naudu, nodokļu naudu, mēs tā kā graujam tirgu, katrā ciemā mums vismaz labvēlīgā tipa līmenī, tā kā šodien Liepājā dzied, tad nevaram mēs atļauties algot profesionālus māksliniekus. Es gribētu pa piemēru likt, kā mēs mēģināsim. Mēs 5. janvārī Priekulē, lielākajā mūsu zālē, sanākam kopā uz mūsu amatieru teātri izrādi. Labi nosaukums kā nosaukums, bet dziesmu spēle Velnu kalpi. Un tas ir mūsu reāli cilvēku no darba brīvajā laikā. Visas savas prasmes izliek un pārējie varēs nākt priecāties. Tāda būtu tā kultūra tajā mūsu pašvaldības līmenī. Nevis vienu jau gatavu. Nopērkam pa lielu naudu tad... Jā, diezgan amorāli. Tā ir tāda aiztapināta nauda, jo es saku, ka uzņēmēji agrāk man tā nekad mūžā nebija gājis, un es jau diezgan ilgi pašvaldībās esmu. Bet ja uzņēmēji sāk bakstīt ap pirkstiem kutulietas, to mūsu naudu nevis ceļā, bet nosacītajā kultūrā. Tā jau nav. Es saprotu, ka klubu vadītāji, visi, kas tur ir organizatori, deju kolektīvu, ansambļu vadītāji, kad rāda oriģināla programma, tā ir lieta. Mēs jau tiem dziesmu svētkiem gatavojāmies. Būs jāiet pa to ceļu. Tas būs diezgan liels izaicinājums. Lielāks radošums. Bet es gar acīm skatos, kā piemēram Vecpils teātris brauc pie Priekulas teātra ciemos un rāda. Viņi var braukt šitādā veidā, novadā tur... 31 reizes. Es gribēju teikt, jā. Un tad jau Liepāja arī vēl varētu. Bet līdzīgi kaut kas jau nenotiek. Vismaz citos novados esmu dzirdējis to, ka ir šie tas jau bija. Notiek, bet es pieļauju, ka novadā tas ir labāk, tā kā tu teici, centralizēti vadāms. Tas jau kādreiz bija tā neoficiāli sarunāja, tur mēs, tu jau pats zini arī, tev tā pieredze tāda. Neliela, jā, nodegušā teātra aktrise. Atminēšos no savas Anglijas darba pieredzes, dzīvoju kādu mirkli Bristolē, ļoti liela pilsēta, lielāka par Rīgu, un es tur neredzēju nevienu valsts teātri, nevienu pašvaldības teātri. Tur bija amatieru teātris, ļoti vecs,
Jā, viņam, protams, ir kaut kāda finansējums no Bristolas pašvaldības, ka varbūt tās telpas viņiem tur nav pašiem jāapkurina vai vēl kaut kas. Bet principā viņi paši sevi uztur, tas amatieru teātris, viņiem nav algas, un miljonu pilsētā ir viens amatieru teātris, un tur Anglijas valdība nealgo nekādus kultūras darbinieks, un pārējais viss ir komerces pasākums. Jā, komerciāli, tur koncerti un viss pārējais ir, bet viens nacionālajā teātrī Londonā, un teiksim, tādā ziņā šis te virziens, manuprāt, ir tas ekonomiski pamatotais, ka tā amatieru kustība, kultūra, tā tautas kultūra, viņi ir līdz kaut kādam līmenim pilnīgi pietiekami, un ka tas profesionālais ir kaut kas cits, varbūt, ka tas ir viena līmeni augstāk. Jā, mēs tikko runājam, kopīgi runājam par dziesmu svētkiem, tepat Igaunijā arī atbalsta jau tikai dziesmu svētku dalībniekus. Un, lai tu tiktu uz tiem dziesmu svētkiem, tev kaut kāds līmenis, savu enerģiju, un varbūt rakstot projektiņus, kā mēs to darām, tad jāizkuļās, ja līdz tam jāizsitās, ir jāpierāda sevi. Gan jau, ka mums arī mazliet ir atbalsts, jāsaka, slavu valdībai, kad mazliet dziesmu svētku kolektīvs atbalsts, varbūt ne tik daudz, lai viņš uz to varētu pastāvēt, bet tā laba doma. Paldies! Tā tautas kultūra viņi ir ļoti liela, un ja mēs viņu, teiksim, ar pirktiem māksliniekiem no pašvaldības naudas nospiežam, tā teikt, jūs tur paši mēģiniet. Jūs tur, jā. Un beigās, ka viņiem jāiet uz skatuves, viņiem nav īsti, kur iet, jo ir nopirkta liela Rīgas mākslinieki, kas rāda trikus, un viņiem nav vairs sevi, kur demonstrēt. Jā, redz, ka šī te mēs viens prāt. Es par to, ka tas tos cilvēkus saliedē, jo, manuprāt, tas, es sen esmu amatieru teātrī spēlējis kopš skolas laikiem, bet es esmu redzējis, kā tas darās novados. Es redzēju, ka tās amatieru teātra komandas, tās ir saliedētas tur vairāk kā draudzes, es atvainojos. Labi, jā, tas, protams, un es arī redzēju ļoti labas izrādes un dziesmotas tādas ar dzīves prieku pildītas, Nīcas un tā liekas amatieru teātrim bija ļoti labi. Es redzēju šajos, man jāuzslavēja Skrunda, es redzēju šajos Jāņos Skrundinieki, kā bija uztaisījuši, bet es viņus pārāk neslavējuši, bet Malačs, teiksim, viņi dzirdējis, varbūt, tur bija fantastiski pašu tāds iestudējums, visa pašu darbībām un tādā mazliet, varbūt tādā naivā stilā, bet kādi mēs esam, tādi mēs esam, bet tas nav slikts vārds, jā. Man tas ļoti patīk. Bet to, ko Jānis teica par Nīcu, tiešām tā Enkan Dēvids, tas ir valsts līmenī teātris atzīts ir. Un kur vēl šī te dižās Nīcas Bārtas Rucavs, tagad tā kultūra telpa. Tur jau viņi ir. Un kad mēs te būtu nolikuši vienu Bārtas, Nīcas vai Rucavas dāmu tautas tērpā, es domāju, ka tad būtu tikpat grezni kā Eglīte. Jā. Vēl trakāk, Eglīte nobālē. Eglīte nobālēs, jā. Ļoti optimistiska doma. Bet es gribēju dzirdēt, kā mēs tos jaunos dabūsim vēl klāt. Man pa maz ir. Lielākais jau pabalsts par pirmdzimto vai par tikko dzimušo ir Dienvidkurzemes nodeva. Jā, es neesmu sekojis, jā. Bet tas tā īsti laikam nelīdz. Es jau gan īsti neatceros, kas varētu jaunatnē līdzēt, kas būtu tas arguments. Vai jābūt, ka jātais baļļuka vairāk? Varbūt ir kaut kādi varianti, teiksim, par tādiem, es tā fantazēju, teiksim, izpārdot, teiksim, kaut kādiem tur, nezinu. Es domāju, Gunta, ka tu zini gan. Mēs bijām 8 paši pietiekami novadu un tik daudz telpis atceltas no ēkas, ja. Mēs varētu pa 1 eiro atdot, tā kā ārzemēs sludina šīs te ēkas, lai tikai būtu pielietojumi. Varbūt kādu katalogu vajag, jā, bet es izstāstīšu. Tagad ticis pie runāšanas Vībiņos. Kādreiz mūža, vēlāk skola, un šodien Ziemassvētkos tur bija tik sirsnīgs pasākums, pirms Ziemassvētkiem, kur, varētu teikt, ļoti čakla darbīga zemnieku saimniecība māmji, Iveta Imants, un viņi savā, tajā goda istabā, kas kādreizajā skolā ir iekārtot, viņi to skolu ļoti labi ir uzturējuši, saicina visus ciemu ļaudis. Un tur notiek tā vakarēšana, gavilēšana. Tur jau gan bija tas Rīgas mākslinieks pieaicināt. Bet tas ir unikāli, ka katrā ciemā tā mēs varētu, Vecpilī Dižlāņu mūža. Tur tā viena mūžniece, labi, ka kaut ko dara, bet faktiski tur varētu visi ciemi iedzīvotāji un katrs savā stūrī kaut ko darīt. Sākums ir, jā. Un tad jāslavē Lāču Dzintra, Lāce Dzintra, es ļoti atvainojos, kad viņi atnāca, viņi saka, ka viņi varētu varbūt nomāt.
Bet šobrīd nav likumdošana, nu, kad, ja tu samazini, piemēram, uz pusi iepriekšējā gada uzturēšanas izmaksas, nu, tad nomā, nu, tā jau būtu tā nomas nauda ieskaita. Bet, ja tu nemaksā tagad plusā, nu, tā kā spēļu zālē, tad nedrīkst tev. Tā kā ir tik daudz tās iespējas, ko mēs varētu. Nu, protams, kad nākošā gadā ceļi laukumi, bērnu dārzi, nu, tad jau arī būs jaunajiem, es domāju, nu, kad viņam ir tā drošība, kur to savu lolojumu, auklējumu atstāt, ka tas, nu, gan jau, ka kaut kas vajadzēs arī dzīvojumām telpām, dzīvokļiem, viss tā kā ir ok, kas, nu, grib un nāk un prasa, tiem ir arī, kur parādīt. Attālos ciemos ir. Mums vienkārši ir tas jāpieņem, ka mēs arī varam stundu braukt uz darbu, nu, vaņot, braukt stundu, vaņot. Ja ir ceļš, tad jau var braukt. Ja ir ceļš, jā, tad paldies, jā, skaidrs. Jā. Nē, nopietni. Nu, es to saku tāpēc, nu kā, nu, Dunika, tas ir nu, pagasts, uz kuru nav ceļa, atvainojiet. Tas tāds humors mazliet. Tas ir tā no tās reformas. Jā, būšot katrs no pagasta centra, tā novada centru savienots, bet kā tā būs? Tad varbūt arī sakam, ka tas būs, tad tā novada reforma pabeigta. Vai pieņemta, jā. Nu jā, jo to novada reformu jau tomēr, cik man bija tas ieskats, esot arī saimā tanī mirklī, redzot, kā sadala to mūsu Latviju, nu viņu sadalīja citu, var teikt, mērauklu veidā nekā šie te potenciālie centri, vai arī tās sadraudzīgie vecie tie novadi, kurš ar kuru draudzējas, kurš ar kuru grib draudzēties, jo nevar jau salikt kopā tādas novadas, kur jau vēsturiski savā starpā varbūt iespējams līdz galam nedraudzējās, bet piespies draudzēties, tad sanāk tā kaut kā, salik jau citu. Bet tas piemērs ļoti labs, to jau Rucavas skolas direktris zina. Protams. Jā, ļoti aktīvs cilvēks, un viņi stāst par Rucavu, un tur daži izrādās, kad ir no Durnikas, zemnieki. Protams, kā tāpēc tā? Nu, kā tagad ir? Tagad esot labi. Es saku, cik ilgi jums gāja? 10 gadi. Mūzum gāja 2 paudzes. Jā, mūzum 2 paudzes. Jā, un es atkal neko visu cieņu Liepājai, bet viņiem no Ūliha laikiem, te viss ir bijis, kā ir pilsētas rāta, varētu teikt, no cara laikiem, labi, vai no vācu laikiem. Mums tā Liepājas rajonas, tā Priekulas rajonas, tad 8 novadi. Jā. Nu, jā. Tā arī bijis, tās reformas ir. Jā, tagad tā gandrīz kā tā vecā filmā, tad tur sarkani, tad tur balti, kādu kreklu vilkt. Ir pat nezinu, brīžiem pat apjūts, man liekas, nākamā valdība un tagad izdomā nākamās lietas. Man bija arī dvēseli pilu, dūšu pilu ierakstījuši. Nav Vecpilī ūdens, grobiņu vainīgi. Gan jau, ka tur bija kāds vecis, kas varēja to pogu sūknim iespiest, vai arī filtru nomainīt. Kā mēs agrāk iztikām, ka nebija tāda grobeņa. Tā vienkārši tas subjektīvais, ko jūs ievietiņi teicāt. Jā. Bet tā tas ir agrāk, tomēr tie paši, tie, var teikt, saimnieciskās daļas tie cilvēki, viņi jau bija katrā miestā vairāk vai mazāk uz vietas, un tagad es saprotu to, ka centralizēt braukā, vai ne? Jā, bet tad viņam bija pie tiem dažiem simtiem iedzīvotāji. Kā viņam tas darbs bija vienreiz pagātnē, tad varbūt, ka viņam bija. Bet šodien tomēr daudz maz apbruņotas tās komandas ir. Varbūt, ka mums ar dispečeru dienestu vēl jāuzlabo. Bet kā viņš aizbraukt, viņš var to darbu padarīt. Viņam ir viss tā, var teikt, tā bāze. Gandrīz viss, ko var iedomāties. Jā. Te ir tāds, varbūt, koks ar 2 galiem. Kādreiz bija tur, varbūt ātrāk varēja to izdarīt, bet kā? Cik kvalitatīvi iespējams, tad tagad ir bišķiņ ilgāk, kad būtu jāpaciešās bez tā ūdens, toties to sataisīs tā, ka tas nepārtrūks pēc dienas 2 atkal. Tā kā, cerams, ka mēs ejam uz to. Šo tēmu mēs netiksim galā šodien. Šodien ne, par saimniecisko. Tā ir smaga tēma. Jā, bet tad jau arī bija, ko mēs visi atminamies, labi, mums arī vecāki par to stāstīja. Latvijas laikos, tad katrā ģimenē bija 5-6 bērni. Tad bija arī laukos tā darba spēka. Cilvēki bija. Jā, šodien pa 5-6 sētām. Tā mēs nonākam, ka tie logi tukši un tie bērni ir mazāk. Tas ir tas. Tad uz to mākslīgo intelektu, uz robotiem.
un ko mums vairāk vajag. Nu, es jau te viss tik medaini iet un jauk, man jau gribās Evram kaut ko tādu. Tāpēc jau Jānis ir, jā. Klausies, nu tagad valdības nomainījās, nu zemnieki bija tā kā, nu, ārā, un tu jau esi zemnieks, tomēr mēs zinām, un tagad ir zemnieki valdībā, nu, kā tad ir kāds labums no tāda, kur zemes novada? Vēl jau nevar teikt, un tā jau arī nedrīkst būt, ka pat taisno labums. Bet es, nu, vienu piemēru, runāt par to konvenciju. Varbūt kāds bija lasījis, varbūt, ka nebija. Nu, atnāca tie zemnieki, pieņēma konvenciju, tagad tās savas sievas atvaino vairs nesitām. Nu, cik es sapratu, jā. Jā, cik tā var saprast pareizi. Un beidzās runāšana. Un tāpat arī par to, ka man, nu, nezinu, kā tas ir politiski savu partijas priekšsēdētāju droši vien, kad, nu, būtu jāslavē, nedrīkst dikta lielīt. Nu, šī nav reklāma. Bet, kā viņš teica, nu, katru gadu 5 uzdevumus, nevis 300 sarakstu valdības deklarācijā. Neviens neatminās, ko viņš tur ir ierakstījis un kur nu vēl izpildīt. Pieņemam 5 un izdarām. Jā. Nu, tas man tik sirsnīgi patika, jā. Nu, bez tās liekās runāšanas. Nu, tas būtu par to valdību. Bet, nu, protams, kad valdības līmenī, es domāju, ka nu, lauku cilvēkiem būs vienkāršāk. Nu, ir pie kā aizbraukt un ir vismaz bēdas izsūdzēt. Tā skaidrs par to labumu neatzinies, bet es saprotu, ka nav labumu. Tagad jau nav tā, redz, ka pat deputātu kvotas nebija. Jā, nekādā jēgā vairs, ka tu tiec koalīcijā, nekādas jēgas. Tikai lielāka atbildības, pateikt to. Nē, nu viņš jau redz, ir tā kā, tur ir tie lielie kungi un Aivars sēž un pašvaldībā tas jau it kā, nu nav viens un tas pašvaldības pats. jau ir, jā, nu cipars ir lielāks pašvaldībai, bet procents no kopīgās daļas tā bēda mums ir vairāk, bet nauda par to nav. Un to jau arī visi ir atzinuši. Kaut ko skaistu vēl vajag, jā? Nu, kaut ko skaistu, jā. Tādu, mēs jau sākām par tām cerībām nākošā gadā. Varbūt, ka vajag to vēlējumu. Ko tad vēlēsim tiem cilvēkiem? Es kaut kā esmu uzņēmies, kaut kur atcerējies to, kad nu, tā mēdz teikt, jā. Nu, kad lai miers ir zemes un cilvēkiem labs prāts. Precīzai var. Galvenais, lai ir miers. Nu jā, un mēs jau arī to neizrunājām, cik jau vien spējam, kad mēs šefs pašvaldībai Ukrainā, nu tagad devām miera vajadzībām. Mēs devām gan ātrās palīdzības, gan iepriekš mēs devām arī tehniku aizsardzībai. Tas nav uzbrukumam, tas ir aizsardzībai. Un mīļie kaut kā pasaulē ir pieklusis, vai taisn otrādi, kad sācis vārīties, vai tie karstie punkti ir vairāk. Un mēs to esam aizmirsuši, kad tiešām Ukraiņi karo, lai mums būtu miers. Novēlu 2024. gadā katram vispirms redzēt savu sētu un visu labo tajā, un arī redzēt to, kas tur mazliet liekas un kas ir liekas. Ar to var palīdzēt. Bet vispirms redzēt savu, un lai viss ir labi, jauki, silti un laimīgi. Novēlu katram sirsnīgu, mierīgu un panākumiem bagātu nākamo 2024. gadu. Jo patiesībā mēs ar savām rokām varam paši būvēt savu nākotni. Laimīgu. Nu, es teikšu tā, lai vēlmes sakrīt ar iespējām, lai mums ir visas iespējas. Es savukārt teikšu ļoti vienkārši. Būs tikai tas, ko paši izdarīsim. Tas noteikti būs. Par pārējo mēs varam zilēt. Laimīgu jauno gadu!